Tātad sākam ar to, ka mums ir izplēstas lapas. Man ir 10. Principā, it kā es saku, ka mēs taisīsim 30 kartiņas, katru dienu vienu, bet mēs varam uztaisīt vēl vairāk. Mēs varam taisīt tik daudz, cik mēs vēlamies. Jā, tā kā vienkārši, lai viņas ir jau sagatavotas un sagrieztas. Apmēram kādas 2 lapas es sakrāsošu ar trafaretiem. Mums būs visdažādākie veidi. Un kāpēc mēs krāsojam? Jo ir ļoti grūti sākt ar baltu lapu, jūs zināt. Trūkst idejas, nezinu kādu krāsu, nezinu, ko es darīšu. Un par krāsām runājot, atcerieties krāsu apli. Ja jūs nezināt, kuru krāsu ar kuru likt kopā, tad apskatieties kursā tajā nodaļā, kur ir par krāsām. Izkrāsojiet primāro krāsu apli, sekundāro un pārējos visus un vienkārši saprotiet, kā šīs krāsas savā starpā runā, kā viņas plūst. Jo, piemēram, ja mēs saliekam kopā jebkuras no pretējām krāsām, mēs iegūstam brūnu visos gadījumos. Brūnais tonis ir saliek pretējās kopā, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, kad un kā, jo tāpēc, ka ja slapju krāsu liek pretējo, tad sanāk brūns. Ja vienu otram liek virsū, kad jau nožūs, tad nesanāk brūns, tad var likt pret krāsas. Un tātad par krāsu saskaņošanu šeit es atsevišķi neminēšu. Un skatīsimies vēl vienu lietu, pirms mēs sākam, kā es jau vienā no video teicu, lai jūs krājiet kādā kastē kaut ko, kas jūs uzrunā. Un mani uzrunā Starbucks kartes. Viņas var arī, jūs varat redzēt, ja jūs ielādējat telefonā Starbucks aplikāciju un tur atveriet sadaļu ar dāvanu kartēm. Tur var redzēt arī šīs dāvanu kartes. Un kāpēc man viņas patīk? Man patīk gan pēc materiāla, gan arī ļoti uzrunā krāsas un dod dažādas idejas. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo šos te visus darbiņus ir radījuši dizaineri, kas ir mācījušies daudzus gadus, ļoti labi saprot krāsas, kas ar ko iet kopā. Priekš manis tas varbūt ir sēdēt un brīnīties, grozīt to krāsu apli uz visām pusēm un vienalga beigās kaut kādu ierastu taciņu aiziet, neizdomāt, kā interesantā veidā krāsas var salikt kopā. Bet šeit jūs redzat, kurs zaļš ar sarkanu, tās ir pretkrāsas. Arī skaisti burti, kaut kas interesants, kaut ko var paņemt. Šeit arī šīs te pasteļkrāsas, kuras iet kopā. Lai es pati to izdomātu, atkal man būtu jāsiež jādomā, kuru krāsu es gribu, kurai tad īsti viņš pieder. Rekur, šeit tas ir no šīs sērijas, tātad tas ir sarkani oranžs, un šis te ir prettonis. Jā, un es to ilgi un dikti domātu. Bet tagad es paņemu šo te un es domāju, man patīk, kā šī toņa sajiet kopā. Un tad es varu uzreiz savu projektu sākt ar kaut kādu ideju galvā, kādu krāsu es gribu. Vai arī šeit šīs krāsas. Citreiz mēs nepadomājam, cik ļoti labi kādas krāsas iet kopā ar ko. Un ja mums ir, es nedomāju arī tikai dāvankartes, arī skatieties dīvānas pilvēni, gultas pārvalki, aizskari, sadzīves priekšmeti. Tas viss ir kāda dizaina radīts, un tas ir cilvēks, kurš ir mācījies ilgu laiku, studējis krāsas, jo krāsas tas ir ļoti, tas ir svarīgi. Vienkārši tas viss ir krāsa, viss ir par krāsām. Ja, sapratāt man, tad jūs atrodiet kādas krāsas, piemēram, rekurs. Šī te krāsa, skaista, bet tas varbūt tiešām vairāk Ziemassvētkiem. Kuru krāsas toni jūs izvēlaties, kur jūs gribat. Ja jūs gribat primārās krāsas, ja jūs gribat sekundārās, vienalga. Vienkārši kaut ko, kas jums patīk, kādas krāsas vienkārši paņemiet.
Un mēs vispirms izkrāsosim šīs lielās lapas un tad sagriezīsim. Un uz lielajām lapām mēs krāsosim trafaretiņus 2 lapām. Krāsosim ar 2 krāsām. Ja jums nav trafaretiņi, tad varbūt jums mājās ir kaut vai šāds. Tas ir no mana dēla cirkuru komplekta. Kaut ko tādu var izmantot. Vēl mājsaimniecībā, kas var būt šāds te man bija jaunajā gadā nāca līdzi, ko kafijai, pudru, cukuru, negat vai kakao vai ko tur uzbērt, tādi. Viņu arī kaut kur var izmantot šādos projektiņos. Vai arī šis te burbuļu papīrs. Tikai skatieties uz šo pusi, piemēram, šim te nav šo pusi burbuļu. Lai varētu klātiem burbuļiem, te ir jāatplēš vaļā, un tad tur ir tie burbuļi, ko nospiest. To jau es esmu jums rādījis citos video. Apmēram tā. Vienkārši tas tagad neatplēsīšu. Bet jūs sapratāt domu, ja, ka tiem burbuļiem ir jātiek klāt, viņi ir. Vai arī jebko citu, no kā jūs varat dabūt nospiedumus, kaut vai, nezinu, tāds korķis un, vienkārši radošā veidā pieiet visu, ko var izdomāt, ja vienkārši visu, ko mēs nebādamies pēc kārtas pamēģināt. Paņemam vispirms paleti. Palete var būt šāda, kāda man ir tāds liels plasmas. Un es šodien izdomāju, ka var arī šādu, ja jums nav paletes vai arī balts šķīvis. Baltu šķīvi, tāpēc kā, lai nejūk krāsas, jo krāsains šķīvi uzliek, tad nevar atšķirt krāsas labi. Vai arī rekur šitas te, un pēc tam var noslaucīt vai arī izmest. Es izvēlējos krāsas, tādas pasteļu krāsiņas, kuras ir uz krāsu apļa tieši blakus. Rozā šis un šis te tonītis, tāds sarkanoranžs. Un arī šo te toni, jo tāpēc, ka tas ir arī no siltajām krāsiņām, es arī paņēmu šo te, sekojot šim te apmēram iespēdam. Un, protams, pieliku zeltu klāt. Tos sajaukšu kopā. Un ar ko mēs viņu klājam virsū, var klāt ar šādiem instrumentiem. Ir arī iespējams klāt ar šo te, jo mums vajag ļoti maziņu to kārtiņu, pavisam plāniņu, jo šis ir tikai pats pamats. Kā angliski saka background, var teikt, tāds tikai kā placdarms, kā atspēriena punkts tālākajam, ko mēs ikdienas darīsim, jo mēs pēc tam gan krāsosim klāt, gan liksim visu kaut ko klāt. Tikai šis būs tāds ideju pamats, jo citreiz ir tāda sajūta, ka es nezinu, ar ko sākt un kādā veidā. Vienkārši tāds, var teikt, iesildīšanās vingrinājums mūsu smadzenēm un kaut kas interesants arī šo te darot, mēs varam vienkārši atbrīvoties no stresa, izbaudīt vienkārši kaut kādu laiku, krāsojot un darot. Vispirms paņemšu šo te puķīti un apmēram es viņu likšu tā, lai viņi ir uz visām 4 tā puķīte. Tas nozīmē, ka es likšu pa 4 stūriem. Vispirms es šo te krāsiņu sajaukšu kopā, lai sanāk man tāds interesants alternēs tonīts. Un uz 2 lapām ar švamīti vai ar mājās pieejamu lietu martīti mēs vienkārši izsmērējam to pa visurien. Var veidot arī kaut kādus rakstus vai apjus, var arī tāpat vienkārši. Un atcerieties, kā ir labi, kā mēs nožāvējam. Ja mēs negribam, lai krāsas sajaucas, ja tas nav mūsu nodoms, tad katra nākamā kārta ir jāliek jau uz nožuvuši. Ja nav laika gaidīt, kad nožūst, tad mums palīdz
matu žāvējamais. Un krāsas ir jāņem ļoti plānas, tāpēc paņemot krāsu, vienkārši atsevišķi vēl kaut kur vajag pakrāsot, lai tā krāsa paliek tāda švakāka. Jo pat tas ir tikai pamats, tad mēs negribam neko tādu ļoti izteiktu. Tas nekas, ka tur izķēpājās, jo šis nav zīmējums. Šis ir iebrauktu materiālu mākslas projekts. Tas ir tikai backgrounds. Atkal atcerieties, kādā veidā mēs lapā kārtojam, ka mums būs šis sagriezts 4 daļās. Tāpēc es likšu uz katras no tām. Parasti mēs mākslas žurnālā liekam 3 vietās, par cik šo te griezīšu es likšu 4 vietās. Tālāk liekam 3. krāsu un apskatoties aplī, es sapratu, ka tā krāsa, ko es izvēlējos, neder. Arī zaļā neder, ko es gribētu, jo tāpēc man likās, ka pie puķītes klāt šie te derēs zaļā krāsā. Bet nu klausīsim krāsu apļiem. Atradu, ka man šis te varētu derēt. Now that